Tā, mirgo, neslēdzu, bet veru ciet lapulē, man viņa nemirgo. Jā. Ir taču, jā, kārtībā. Vēlreiz pacelšu augstu. Все, man sarkanais arī ir, tak što, es domāju, citam plaukstās. Ne, plaukstās, bet citam plaukstās. Šļācam plaukstās. Jā, spļaujam plaukstās. Izšļācam snuķi plaukstā un, kā saka, aiziet. Jā, 3, 4! Hei! Neticami dienas vidus saules gaisma laužas logā. Un notiek ieraksts. Tas tiešām nav bijis nekad. Ir bijis, ka mēs dienas laikā ierakstamies. Gatavojamies Oksemironam. Kas tas tāds ir? Oksemiron. Nē, man tikko dziesmas vārdi radās. Saule staro tavā logā, 2 veči Oksimorona pogā. Labi, ejam tālāk. Jā, tā. Cik labi, ka mēs saprotamies bez vārdiem. Un tajā brīdī man skatiens atdurās žogā. Vēl atskaniņa klāt. Mākslīgais intelekts atpūšās. Diemžēl viņš atpūšās, jā. Nedēļa, mīļie draugi, ir atkal pagājusi. Laicīgi bija pagājušā epizode iemesta. Gan centāmies iemest iepriekš epizodi pirms mūsu ekskursijas pa Latvijas radio namu ēku. Starp citu, Spotify jau bija aizgājis. Spotify bija pieejams tieši pirms ekskursijas. YouTube kaut kā man šoreiz, nezinu, vai nu mani pievīla internets vai kas, bet ļoti ilgi kačājās, un to es publicēju tikai tad, kad atgriezos pēc mūsu foršās, feinākas ekskursijas, un kā tam mums šajā ekskursijā pa Latvijas radio ēku gāja stāstīs Pēteris Cīruls, dāmas un kungi, ar aplausiem. Pēteris Cīruls. Un tāpēc mums no bija tik ierobežots atbalstītāju skaits, pat cik tikai Spotify iznāca Oksimorons, kur mēs anoncējām, ka mēs tiekamies ap vieniem pie radio mājas Doma laukumā, tāpēc bija daži simti atbalstītāju. Nu, lūk, tikai, un laukums izskatījās no balkona daudz, it kā laukums gandrīz kā pilns izskatījās. Tikko gribēju teikt, ka uz balkona mūs neuzlaida, nu labi. Jā. Atkal nolauzas tās. Jā. Nu, toties mēs redzējām pa logu iekšējos pagalmos, ka tur ir vēl ēka uz ēkas. Tad interesanta būvē, kad būvē vien pie otrā, tā kā bērni diplomdarbu pildījuši būtu, jo iekšā kaut kāda ēka ar jumtu iebūvēta, kur mūsu ģidīte jau kā stāstīja, ka karstā laikā tas solāriju efektu rada un ļoti karsējot kabinetus vairākus. Jo iekšā skārda jumts iebūvēts, nezinu ar kādu mērķi un kāpēc, viņš dziļi apakšā. Jā, zemāk par pamatjumtu un kaut kādas 2 stāvus zemāk. Jā, tā iekšējais pagalms, bet tur iebūvēt vēl māju ar jumtu skārda, kurš karsē karstā laikā radio cilvēkus. Zem tā jumta bija māja vēl, man likās, ka tas vienkārši jumts tā kā uzlikts. Par kaut kādu mērķi tas jums ir tur. Māja, ne māja, nojumne. Būtu tā kā savs. Es tā iedomājos. Varbūt bija, ka es godīgi sakot, es nepamanīju. Jumtu es redzēju, bet zem jumta man likās, kādu jumtiņu, jo mēs, kad ejam lietas līst, diezgan tā nav omulīgi uz radio māju iet, kad lietas tā. Nav, es ar tāpat domāju. Jo kaut kad Šlesaram bija tie utopiskie solījumi, kā kupolu virs Rīgas varētu stikla uztaisīt. Jā, starp citu. Tā viņš to nopietnībā runāja. Viņš aiz cieņas pret savu elektrolītu, ne, bet kā sauc tos, kas balso? Jā. Tas vēl trakāk par bauriem. Ja viņiem var iestāstīt, kā būs stikla kupols un mēs dzīvosim kā fantastikas filmās, es saprotu, ka neviens neuzķērās, bet Šlesera necieņā mēģināt ar kaut ko tādu, it kā puspajokam cilvēkus vilināt savā pusē, tas ir diezgan nekulturāli, man liekas. Nu, lūk, par Doma laukumu runājot. Jā, mēs bijām Doma radio mājā. Ko mēs vēl redzējām? Mēs nesastapām Raimondu Paulu, kurš tur esot katru dienu. Mums ģidīte izstāstīja, kā viņš katru dienu nākot, sēžot kafejnīcā, pieņem cilvēkus pie sevis savā kabinetā, kur slavenais līģelis stāvot, kur mūs neielaida iekšā. Ēka no iekšpuses diezgan nolaista, bet
tur visu laiku top remonta darbi. Tas ir kā Rīga nekad nav gatava, tā arī es nojaušu, ka radiomāja arī nekad nav gatava, jo es tajā radiomājā biju pirms gadiem 30. Tā kā es satiku Prāta vētru savā startā, viņiem bija tās pirmās dziesmas vēl, jo tu nāc tikai tā, šitā. Un mēs arī grupa Vējs, toreiz bija tāds interesants pakalpojums radiomājas, ka varēja iesniegt dziesmu lentē. Mēs aiznesām, iesniedzām, un bija tāds redaktors vai kas viņš pa vīru bija Melbārtis, un viņš noklausās dziesmu un saprot, ka šis formāts un šī dziesma derot atskaņošanai radio, un viņš mums piedāvāja savu radio mājas studiju. Nu, lūk, un mēs tajā studijā bijām. Jūs atnācāt tā kā ar demo ierakstu, nevis ar demo, jā, kā mācēdam ierakstījām, lūk, mēs mākam kur jūs ierakstījāt kādā veidā? Es tagad arī neatcerēšos. Vai nu savā kaut kur pagrabtelpiņā, vai... Nu, ar savu maģīti ierakstošu. Kaut kā ierakstījām, jā, un tā dziesmā izgāja cauri konkursu vai cenzu vai kā pareizi. Viņa tagad derēja atskaņošanai. Un mūs paņēma un noteica laiku, kad mēs varam ierasties radio studijā. Un sākām rakstīt, bija es, Miljonārs un Aldis, mans švāgers. Un mēs visi spēlējām, un ko tad mēs tur mācījām spēlēt? Palielam neko. Mēs mocījāmies. Aldis tur klavieres kaut ko nospēlēja, ģitāru kaut ko nospēlēja, Miljonārs basgitāru, bungas spēlēja, bungu kompūters, mašīna. Un tas skaņu režisors, kā tas, ka šķoba ģīmi, kad nepatīk nekas vispār, viss slikti. Jā. Mēs tur vairākas stundas cilvēkam atņēmām laiku, bet tas ir valsts rādio. Viņš darbā ir it kā, bet labi. Un tad viņš uzlika nesamiksētu materiālu. Ziniet, visi instrumenti skan kā patīkās. Vienkārši skan bez hallītes, bez kompresijām, bez... Pat nesamiksies, uzliek, saka, puiši, kam tas der, kam tas ir vajadzīgs. Vārds sakot, viņš mūs nolika pie vietas, pateica visu, ko domā, un ļāva mums pamest šīs jaukās telpas. Bez kompensācijas. Redz, tajā laikā studijas bija ļoti dārgas. Mēs pat tādu naudu savākt nevarētu. Stundā tik un tik rubuļi bija, neatceros, vai lati vai rubuļi. Jā, bet mums arī... Es domāju, ja jūs maksāt, es domāju, viņš nešķobītu uz seju, tad jau viņš pacenstos. Viņam būtu prieks, ka jūs tik ilgi rakstat. Vinētāji beigās bijām mēs visi. Mēs naudu nemaksājām, bet skaņu režisoram arī nevajadzēja neko darīt. Un tā bija tā telpa, kurā mēs arī ar tevi bijām. Tā liela, atceries, kur krēsli, skaņu režisoru būda. Jā, tajā? Jā, tajā telpā mēs arī rakstījām. Es neatceros, kur onkulis sēdēja, kas mūs toreiz rakstīja, bet tā bija tā telpa. Jā. Nu, lūk. Labs. Un ejot ārā no radiomājas, mēs sastapām Prāta vētru visā kuplā sastāvā. Viņi stāvēja ārā pie ieejas un kaut ko riņķītī, savstarpēji riņķītī un kaut ko apsprieda savā starpā. Viņi bija sapulce kārtējo, kā mēs zinām, viņiem bija sapulce. Jā, viņi nopietni attiecās, viņi rīkoja sapulces, kur ne viņi satiekas, viņi uzreiz rīkoja spontānu sapulci. Sāk apspriest kaut ko. Jā, katreiz, kā satiekas, tā ir sapulce. Jā, es nezinu, vai viņi pēc mums nākamie nāca uz studiju kaut ko rakstīt vai nē, es to īsti nezinu, bet mēs kaut kur krustojāmies un kā jau jokojam, ka ja mūs neizzītu no radiomājas, tad Prāta vētras vietā būtu mēs. Pareizi. Jā. Viņi tā kā tajās parazīti vārdi tajās tie kaut kādi tur, bez jārais, pie šīs tēmas atgriezīšos šodien. Nu, lūk, un kā amerikāņu filmās, ka rāda kastings, nākamais, nostrostē vienu, iet ārā, asarām acīs, nāk nākamais aktieris vai kolektīvs. Jā. Nu, lūk, mēs ejam ārā pa radiomājas durvīm un iekšā gāja, tusēja, mīņājās. Nē, nākamie uzvarētāji, topošie. Tajā brīdī viņi bija tikai Prāta vētra. Tagad viņi ir Prāta vētra. Jūs jau bijāt Veisa. Viņi vēl bija tikai Prāta. Jā, mūs jau zināja reģionālā televīzija, reģionālās televīzijas apraides reģioni līdz pat Lubānai, starp citu. Varakļāni, Lubāna, Ludzas pusē mēs bijām slaveni. Jā, un gribējās jautāt, kas ir Prāta vētra. Jā, bet toreiz Vitolda nebija ar mums. Vitols bija kaut kur Samārā, gan jau veda gultņus.
Visdrīzāk, vai nu jau sēdē, kā saka, īslaicīgas aizturēšanas izolatorā. Kaut kas viņam bija karjerā šito, viens no viņa stāstiem. Tajā brīdī. Viens no viņa stāstiem varētu būt, jā, kā viņš kaut kur bija apcietināts. Lūk. Pagaidām, par radiomāju mēs vēl nepabeidzām. Jā, mēs gājām, kāpelējām, cik mēs prasti. Mēs vazājāmies pa radiomāju. Tas jau daudz labāk, jā. Cita runa? Kas mēs gājām? Šmuškina bude vai? Jā. Kas mēs pskovskī mužiki? Jā, šmuškina bude. Nu, lūk, mēs gājām, kāpelējām pa tām kāpnēm, kura slavenās kāpnes, kas bija attēlotas filmā Baigā vasara, kad viens no personāžiem, varoņiem filmu, taisīja automātu. Var sakot, lai atdarinātu mehānisko gaili, jā, jo viņiem filmā bija atrādīts gailis, kurš pēc komandas 6 no rīta, kad radio sāk raidīt, gailis iedziedās, kā starts dienai un radio apraidē. Viņiem bija dzīvs gailis, un, kad pacēla roku, gailis sāk dziedāt. Un šis personāžs bija ieņēmis galvā, ka viņam ir misija uztaisīt mehānisko gaili, kad nospiež pogu, viņš automātiski. Mūsdienās to sauc par MP3 formātu vai failu, kad vienkārši nospiež play vai divreiz noklišķina peli, tas sāk atskaņot, bet toreiz bija citi laiki. Bet tajā laikā taču vienalga ierakstīt, taču bija pieejami, kāpēc viņi nevarēja ierakstīt gaiļu to dziedāšanu? Varbūt nebija tik dzidri vai tik skanīgi un tik kvalitīvi, ka viņš varbūt tam dēļ. Jā, varbūt, jā. Tekstu runā šņāpoņā, tas ir nepaskaidro katrā gadījumā, kāpēc tā. Bet katrā ziņā viņi mums dāvāja kadrus, kad viņam kārtējo reizi nesanāca mehānismu saregulēt, un viņš, kā to sauc, kad cilvēkam neiztur, ka pacietības nav. Viņš šo mehānismu metā no kāpņu, kā sauc atkal tās kāpnes, ka kāp uz augšu, ne balkoniņi, bet nišas, jā? Margas? Pāri margai metis šo mehānismu, jo viņam neizturēja pacietība. Un tieši tās kāpnes, uz kurām mēs gājām pa spirāli, jā, uz augšu, riņķītī. Viņš tā kā pa vidu iet platās un sāniem aiziet šaurās trepu kāpnes. Jā, un tad pa vidu iet un tad uz abām pusēm aiziet atkal. Mēs atradāmies tieši uz šām kāpnēm, kurām viņš meta, un mēs patinām YouTube šo filmu fragmentu, un tieši tas moments, un tieši mēs tur atradāmies tieši tajā momentā, kad YouTube mēs fragmentu vērojam, kā krīt tas mehānisms tur, kur mēs stāvam šobrīd. Tas bija inčīgs moments. Laikam atkal nedarbojas. Kas? Jaunā signāla mašīna. Kas tur būs? Pagaidām būs jāiztiek ar gaiļiem. Ārprāts man jāiet. Saka, starp citu, sākumā atkal mums abiem diviem nostrādāja tas, kā viņu sauc to prezidentu, kuru efekts. Pablo Escobar efekts. Kad, jā, Mandela. Jā. Mandelas efekts, ka mums... es nebiju īsti pārliecināts, man likās, ka krita uz trepēm, bet es biju pārliecināts, kad es krītu uz laukumiņa, man arī tajā brīdī sāka likties, tiešām, ka laikam tomēr kritos tāda laukumiņa, bet man kaut kā bija palikušas tās trepes bija atmiņā. Es saku, tā ka nē, laikam varētu būt šīs. Jā, tu teici par trepēm. Pēteris parādīja fragmentu mūsu gidei, un gide teica, jā, šīs tā kā rekur mūsu šīs tā ir mūsu telpas, rekur viņas ir. Jā. Un izrādās, ka īstās trepes. Un tā kā apskatījāmies fragmentā, jā, krīt uz trepēm, no trepēm, uz trepēm, uz kāpnēm, uz pakāpieniem. Bet tas bija foršs tāds momentiņš. Vēl pievienošu savu stāstu daļu, kur rādījā, kā tie, kas bijuši noteikti jau zina, slaveno apli, tur tāds, kur iestājies tādā aplī pašā centrā, un kaut kādā veidā, kaut kā tas ir, nezinu, arhitektoniski panākts. Es gribētu piezīmēt maģiskā veidā. Tie, kas fiziku nezina, tad maģiskā veidā. Tie, kas ir fiziku, maģiskā, tad varam atrisināt to jautājumu. Tur atstaro, bet tur vienalga ir jārēķina, kāpēc tieši šajā punktā atstarojas tik ļoti. Fizikā ir aprēķini.
Jā, es saprotu, bet parasti jau par tajā pašā studijā tu staigā pa studiju, jebkurā vietā skan vienādi. Tur tieši tajā vienā centrā skan tā kā pilnīgi tā atbalsts, skan tā kā tu runā, tāds kā vecais rāģiņš. Ļoti interesantās izmaiņas. Un tik līdz izkāp no apļa, viņi ir pilnīgi savādāk skan. Tā kā ļoti jā, uz grīdas bija atzīmīta, kur tev jānostājās, un kad tu nostājies un sāc runāt, tu sevi dzirdi no visām pusēm, tev ausīs skan tava balss. Jo tu stāvi tieši zem kupola, kas ar pareizo parabolisko izmēru vai aprēķinu uzbūvēts griestos. Un tu stāvi zem tā kupola, un kad tu runā, tu sevi dzirdi it kā tā kā raustiņām būtu, vai kā raustiņām, jā. Vai mikrofonā. Interesanti, ka uz visām pusēm ir, tur uz to pusi kāpnes uz augšu, uz to pusi pāris pakāpini uz leju, uz to pusi ieeja. Galvenais nav svarīgi, vai apkārt tev ir tur citi cilvēki vai nav. Tas nemaina to skanējumu. Ļoti man tas liekas tā, jā, ļoti interesanti, ļoti sarežģīti aprēķināms, man liekas, bet iespējams, ka nav nemaz tik sarežģīti. Jā. Un tad es vēl aizejot, nostājos tur un nodziedāju operiskā manierē fragmentu. Cerībā, ka mani paņems strādāt radio, bet nepaņēma. Man neatzvanīja. Piedāvāja Pēterim, bet viņš atteica, viņam piedāvāja par to cilvēku, kas laiž iekšā no radio ēkas. Tur man arī draugs uzradās. Jā, man arī apsarga būdā draugu es sev atradu. Šoreiz apsargs nebija Andris Kivičs. Šoreiz nē. Krutais vecis bija, kad es nosaucu uzvārdus, kuri bija pieteikti uz šo laiku, šo dienu, tur ierasties. Viņš prasa personu apliecinošu dokumentu, kura man nevis tas, ka, protams, nebija, bet sagadīšanās pēc man negadījās dokuments līdzi. Man tas dokuments pase vai jebkāds cits atradās mašīnā tajā brīdī pie Daugavas minūšu 10-15 gājienā. Es saku, ka man nav, bet ja jau es zinu nosaukt tos uzvārdus, kuri ir pieteikti, droši vien, ka es neesmu terorists, neesmu tos cilvēks kaut kur sasējis, noslepkavojis, lai ienāk tagad radio mājā ar viltu un uztaisītu terora pasākumu. Dārgais apsarg, neesi tik jau arī. Pārējiem es nedomāju, ka viņš ir tik dārgs, viņš ir diezgan, man liekas, maz pelnījis. Es pat par sarkasmu vai par ko, es nezinu, bet tāpēc cilvēki mēs esam tik dažādi, un tāpēc man ir tiesības arī ļoti bieži vien kādu nolikt tā kā bišku zemāk par sevi, jo, ja tu uzvedies zemāk, tad tu arī esi zemāk. Es nedomāju, ka viņš Raimondam Paulam katru dienu prasa caurlaidi vai dokumentu kādu. Es domāju, ka viņš viņam vispār neprasa. Es domāju, viņš, kā saka, redz kamerā, ka viņš pa ielu tuvojas, jau atver vārtiņus. Jā, bet te jau likums un taisnība ir visiem vienādi, tad jau lūdzu. Tā ir tāda burta kalpošana. Labi, viņš beigās ielaida, bet tas bija tāds žests, ka šoreiz es nākšu pretī. Man tā palikās biškiņi, vecīt. Paldies tev. Varbūt viņš saka, ieraudzīja tev rokās uzkodas no vislabākās kafejnīcas pasaulē. Džemburger, jā. Pateicības uzkodas. Tagad cerēja vēl varbūt, ka tu, nav papīra, varbūt atpirksies kaut kā, bet Pēteris bija nelokams. Nodeva šīs uzkodas cilvēkam, kam viņas arī bija paredzētas. Kaut gan pēc tam pie viņam tika visi, laikam, kas noklausījās ziņu, kas tika ierakstīta kaut kādā WhatsApp grupā. Jā. Tas stāsts uzreiz jau, lai nebūtu. Mēs jau tā kā pirms jau tās iešanas Pēteris saka, vajadzētu kaut ko tā kā aiznest. Tur bija idejas, bet dažas idejas zināmu iemeslu tika atsviestas. Un es saku, es nezinu, ko. Un Pēteris saka, labi, es sagādāšu. Un es ierodos, un Pēteris ir sagādājis tādu foršu, es negribu teikt mazu, tādu vidēju paplātīti ar visu ar vāciņu, ar visu ar 6-7 veidu tādām uzkodiņām kaut kā. Vairāku veidu, jā. Tādas, kurām mēs sponsorējām Zilo kori. Tas, kurš uzvarēja. Jā. Kā tur bija, nevis nepieklājīgi garšīgi, bet kā amorāli garšīgi. Amorāli garšīgi, jā. Un šādu tipu mēs aiznesām arī mūsu ģidītē. Jā, un ļoti apetīgi izskatījās. Un mēs, es pieļauju, ka apsargs iespējams tēmēja uz šo. Varbūt viņš nebija nelokāms. Es biju nelokāms, bet neaptēsts. Nesapratu mājienus. Nesapratu mājienu. Bet beigās man un biļešu pārdevējai bija apliecības. Tur jau tā lieta, ka vairākumam bija apliecinoši dokumenti, man nebija. Mēs varētu nediskutēt vispār pie tā lodziņa. Bet, jā. Un beigās to vizitoru, to beidžiku iedeva tikai vienam no mums.
kas likās interesanti, tad viens ir tā kā vizitori, mēs pārējie varējām mazāties, kur mēs gribam. Slaistīties. Bet tas beidžas nav tā, ka caurlaide, ka var atvērt durvis vairākas un tā. Nē, viņš nekam nebija. Viņš vienkārši tā, lai visi zina, ka tu esi ciemiņš tur, ka tu, ja tie kaut kādās telpās, lai visi arī saprot, ka tu, tev īsti nav jābūt tur. Mēs tur beigās tikām cauri vārtiem, tur mums bija, kā saka, satraukuma un ilgu pilnas kaut kāds 2 minūtes jāpagaida, kamēr ģide mūs es domāju, laiks atklāt, kā sauc mūsu ģidīti jauko. Jā. Vita Prikule. Vita, jā. Tad mēs sagaidījām Prikuli Vitu, un Vita mums saka, tā kā Pēteris, protams, kā saka, uz telefonu uzslēdza paudošo mūziku un ļoti svinīgi pasniedza šīs uzkodas, par ko Vita bija neviltuda priecīga, bet Vita uzreiz saka, ja šādi jūs sākat šo visu ekskursiju, tad no sākuma ejam uz studiju. Pudeļu korķu atvēršanas skaņas, jā? Jā. Viņš saka, ejam šādi. Viņš saka, inicijējiet šo visu. Un tad mēs devāmies no sākuma uz otro stāvu, kā ekskursija bija paredzēta no pirmā, mēs devāmies otro stāvu, iegājām studijā, kur sēdēja Ginča, kaut ko viņš tur montēja. Programmā Soundforge. Mēs nezinām, ko tas, viņš ausņās. Jā, Soundforge viņš kaut ko montēja, bet viņš to darīja ausņās, tāpēc mēs nezinām, ko viņš tur montē. Bet, tika noliktas uzkodniņas labākās, amorāli garšīgās. Ginča pirmais pieņem tika. Ginča nebija no kautrīgā piecinieka vai kautrīgā desmitnieka. Kāds viltīgs, smeķīgs smaids bija. Bet tā bija tāda restrūms, atpūtas telpa priekš darbiniekiem. Cik es saprotu, tā vietiņa, kur kaut kurā brīdī jebkurš var atnākt, pabūt un pasēdēt uzkost. Un tad Vita nofočēja un ielika WhatsApp grupiņā šis foršās uzkodas. Āciem redzot, viņa zināja, ka tiklīdz mēs pametīsim telpu, tā vairs tā kastīte savu iepriekšējo izskatu nekad vairs neatgūs, ko var izkodāt. Viņa saprata, ka strādā viņa, izklaidē viesus viņa, bet ēdīs citi. Jā, tā kā viņai paliks vismaz bilde. Bet viņa tā kā arī publiski uzaicināja, ka rekur mums ir foršas uzkodiņas no labākās kafejnes pasaulē. Un uzaicināja kolēģis visi, kas var ierasties. Lūk, šādas uzkodas bija. Pirms Ginča, kā saka, ķērās klāt. Vēl runājot par uzkodām, tas, ko es ievēroju, iespējams, tas varbūt citam kādam cilvēkam paslīdētu garām, vai tas vispār nesvarīgi liktos. Bet es ievēroju, ka visur, kur mēs gājām, ik pēc 10 metriem, es pārspīlēju, protams, ka par 10 metriem, bet tikai stūra katrā stāvā, vietās 2-3, kā minimums, es ievēroju, ka viņiem ir tie tādi spotiņi, kur stāv mikroviļņu krāsnes, citur mikroviļņu krāsnes un kafijas automāts. Jā, mikrene un ūdens. Visur, katrā tādi tie uzkodu stūrīši viņam ir ļoti daudz. Tas, kas man likās ļoti forši. Ka man nav tā pa visu ēku jāsteigā, lai tagad, jāiet kaut kur uzsildīt, tur līdz paņemt to vai kafiju uztaisīt vēl kaut ko. Un tas man likās tā, rekurs poti. Un es viņu skaitu, un kur tikai es eju koridorā gals, un tik skatās, ir. Un tikai, un atkal ir. Tur tajā pagrabā pat 2 vietās bija, kas man likās. Tur kā atsevišķa civilizācija, pilsētiņa. Viņi tur dzīvo savu dzīvi. Un staigāt tur pa tiem visiem ceļu pagrabiem, man pilnīgi to tādu uzzina, to tādu sajūtu. Es domāju, būtu mēs tajos laikos, un, teiksim, tur kaut kādas, 20 gadnieki, tikko, pabeiguši varbūt kaut kādas skolas, tikuši strādāt tajā Rāģiņā. Vienkārši, es tur iedomājos, kā tie, kas tajā laikā tur strādāja, tur noteikti pa tiem visiem kabinetiņiem, tur slapstījās, satikās, pārunāja kaut kādas savas lietas, kaut ko palietoja, kaut ko padarīja, jo, tomēr radio, es domāju, tajā laikā arī strādāja, pārsvarā entuziasti un tādi fanāti, jo es domāju, tur neko jau arī tur maksāja, nebija vienkārši tādi. Man liekas, tajā filmā arī tur tas, man liekas, iet tam visam cauri, ka viņi vairāk tur tādi kā ģimene un kā... gan jā, gan nē. Naudas nav pat īsti tam direktoram, ka pāriem... gan jā, gan nē. Toreiz radio bija vēl televīzija, knapi maziem šūpuļa solīšiem nāca iekšā. Radio bija ļoti aktuāls un pieprasīts segments vispār civilizācijas dzīvē. Bet, vai darbiniekiem no tā kāds, tur, teiksim... Un tas bija gan jau arī valsts radio, bet kā vienmēr valsts iestādes nemaksā stipri daudz. Tāpēc es saku, viņi noteikti
noteikti strādāja tur to savu radošo darbu par savām mazajām aldziņām, bet toties baudīja tos citus labumus. Jo mūsdienu radio ir stipri mazāk pieprasīts interneta laikmetā. Un burbuļu uzpūšanās, ka katrs savā burbulī savā. Bet tāpat laikā es domāju, ka pelna viņi, Ko nozīmē pelna, ka tu strādā valsts darbās nesaucās pelna, jā. Pelna uzņēmēji. Jā, tā kā, bet forši iespējas, tiešām forši. Iztaigājām visas radio studijas. Visas no 1. līdz 5. bijām Radio 5, tur, kur jaunātnes mūzika skan. Un mēs satikām, man liekas, pat tie bija jaunieši slavenības. Man šķiet, ka es viņus redzēju tiešraidēs Facebookā un TikTokā. Kaut kur redzēti jaunieši. Visdrīzāk. Varētu būt, ka viņi ir slaveni DJ. Mēs viņus pazīstam. Mēs savā vecumā būtu pat nedaudz neērti viņus pazīt. Bet viņi bija ļoti laipni. Piecēlās no krēsla, nāciet, apskatieties, mums tajā šitā. Tad es ar tādu, ne pretenziju, bet intonācija bija pretenzioza. Es saku, es jums atsūtīju dziesmu pirms dažiem mēnešiem. Viņi pat nepārjautāja, kādu dziesmu, kas es esmu, priekš kam sūtīju, bet es viņam pateicu. Priekš kam viņi varēja paprasīt, priekš kam tālāk runa neaizgaita, daudz tādu jūs te sūtītāji. Katrs otrais mums te kaut ko sūta. Varbūt iespējams viņam bija viena tikai doma, tikai vienu. Tu atsūtīji tikai vienu dziesmu. Vai arī, arī tie maniakālie slavas meklētāji, kuras liktenis vai dzīve aizvaino, un tad viņš iezagās caur apsargu. Iezagās Radio 5 studijā. Uzlika savu dziesmu. Nedaudz šutings. Pāriem pie tā, ka viņš vienkārši, kamēr nebija studijā, viņš iekačāja savu dziesmu playlistā un viņi atskanēja. Vairākas reizes. Ko gribēju teikt? Mums ir papildinās klausītāji. Mums ir vēl viens klausītājs, kurš atkal klausās trieciena tempos no pirmās sērijas. Jauniņais. Jauniņais. Prieks. Es laipni aicināts bariņā. Tā kā Elvi. Klubiņā. Paldies. Klubiņā. Ģimenē. Paldies, paldies, ka iegriezis. Mafija. Viņš sāk no sākuma iet cauri visām sērijām. Viņam ir atsūtīts. Es nepārsūtīju to. Es to pārsūtīšu pēc tam. Vajadzēja pirms tam pārsūtīt, lai tu saproti, par ko ir runa. Viņš ir nonācis līdz tam pedostāstam. Tavējam. Ar smago mašīnu. Kāpēc vēl ir pedostāsti? Jā, un tieši ar smago mašīnu. Tev bija 3 vai 4 viņi tur, bet tieši ar smago un atsūtīja video, ka baigi labo video. Tur es tevi pārsūtīšu tieši par šo tēmu, un viņš tagad paskaidro, es riktīgi pārsmējos. Tā kā super, paldies. Bet forši, tas ir tas, par ko es runāju savā čīkstošajā tajā sērijā, epizodē, kur feedbacks, tā ir tā sadarbība ar klausītāju, kad viņi klausās un sūta visu kaut ko interesantu, vai savas kaut kādas domas, vai savu stāstiņu, vai kaut kādu atsauci, kas viņiem saistās ar Oksimronu. Pacietība, dzīves alga. Jā, forši, super, tā kā Elvi, paldies. Paldies tev. Starp citu, arī par radiomāju atsūtīja ne tikai Vitolds, ka netiks, bet atsūtīja Guntis. Par Guntis es nezināju, ka Guntis klausās. Jā, Guntis Apēns. Viņš ir tāda ļoti veiksmīgs futbola treneris, bet es ar viņu iepazinos kā ar muzikantu. Muzicēju kopā ar Ivaru Šmiņu. Man liekas, ik pa laikam vai tik vēl tagad nav uz muzicē. Es nezinu, viņš tā tur aktīvi. Bet viņš ir tāds muzikants. Es nezinu, tā iespējams, ka vairs jau nav tik, kā saka, bet kādreiz viņi ar Ivaru vai viņš viens pats, viņu varēja satikt kādā no vecerīgas kādiem slaveniem krogiem, kur viņš vienkārši ģitāru, nekā aicinājās mākslinieks, bet vienkārši kā ciemiņiem ņēma ģitāru rokās, dziedāja un izklaidēja publiku, un forši vakari bija. Tā Guntis ir, kas saka, nopietnas vīrs, trenē futbolistus. Es baidos piemelot Guntie, kas rakstīja, es sameloju kaut ko, bet man liekas, ne tikai telpu futbolā, bet arī laukuma futbols vai otrādāk. Pats arī vismaz kādreiz viņš ļoti aktīvi spēlē, vai viņš tāds spēlē, es nezinu. Un radio mājā gribēju piebilst, to satikām pāris slavenības, kurš tas ar tiem nebija Raimons Pauls, bet bija Jurģis Liepnieks, kurš man ļoti nepatīk, analītiķis, politiskais politologs. Viņš man drausmīgi nepatīk. Jā. Un arī Aidi Tomsonu redzējām studijā, bet caur, un Baibu Palkaunieci redzējām.
studijām, Radio 2 studijā. Vai caur stiklu tā noskatījās, nemēģiniet pieskarties rokturim. Viņa caur stiklu labi izskatījās arī, ne? Es domāju, ka viņa veca kā zeme, bet viņa diezgan labi izskatījās. Jo es viņu pazīstu, cik es sevi pazīstu. Ļoti, ļoti sena meitene šajā radio mājā. Es pateicu, Rīzinies šajā, kā man paspruka, šajā radio mājā. Jā. Viņš šajā radio mājā, jā. Mēs vairākas reizes uzprasījāmies Vitai, ka mēs gribētu strādāt radio mājā vai radio vispār kā tādā. Un viņa teica, caur Normundu. Var sakot. Jā, Normund, tā kā mēs zinām, ka tu neklausies. Bet Normunds aizsūtīs pie Vitolda. Vitolds aizsūtīs pie kā var Vitolds aizsūtīt? Pie Vitas un Vita mums atklāsies pie Normunda. Vitolds atkal atsūtīs video ar UFO vai ar vēl kādu radio zvaigzni. Starp citu, jā, mums taču ir tagad jauna galviņa būs. Jā, jauns džingls būs. Mums ir mūsu draugs Vitolds. Kā draugs? Mums ir daļai vieskolēģis, jeb leģionāri ir tie. Zaļotnī, gastroļori. jā. Garām lidojošais, kā saka, ielidojošais. Holandietis Vitolds. Mēs jau te viņu tā kā pāpceļam, pasmējam uz viņš arī. Bet jūs nedomājat, ka es vienos vārtos Vitolds, tad, kad mūs satiek dzīvajā un dzīvē, vai arī kad nesatiekot pa telefonu, visu laiku mūs trollē. Apceļ. Jā, un tā kā jūs zinat tikai to medaļas vienu pusi, ja, ka mēs par Vitoldu šādi. Viņš jums aiz muguras apceļ mūs. Mēs apceļam jūsu priekšā aiz Vitolda muguras. Ja jūs zinātu, kā viņš mūs, kā saka, terorizē. Nav viņš tik labi, viņš kā izliekās radio ēterā. Jā, viņš jau tikai pie mums te atnāk ciemos, un tad viņš tāds labais tāls, jā. Aizkadrā mēs tur dabūjam, kā saka, no viņa humora ciest. Viņiem tur bija vesela epopeja ar UFO. Laikam varbūt nedrīkst stāstīt par ko tieši, bet, vesela epopeja. Kas par supacieris? Mēs tā kā jau, protams, patrolējam, ka jā. Un viņš kaut kā ierunājās, ka, tad jau gaidiet UFO uz Oksimoronu. Ciemos. Jā, tā kā, un mēs jau, jā. Un Vitolds tā kā atsūtā video, kur viņš ir kopā. Abi apķērušies ar UFO. Un UFO novēl kaut ko viņš saka. Nē, jā, kaut kā laižam Oksimoronu. Kā bija, dzirdēsim. Kaut ko viņš runā par Oksimoronu, bet beigās viņš pasaka, kas tas ir Oksimorons tāds. Jā. Viņš tādā necenzētā mātes valodā pajautā. Es nezinu, kas ir Oksimorons. jā, viņš tādā aiziet, sākam Oksimoronu un pēc tam, kas ir Oksimorons? Tas ir tā kā tur, kur tajā video, ka viss ir skaisti un pēc tam tajā melnbaltajā versijā, kas aizkadrāts. Kas ir Oksimorons? Bet vienalga, paldies. Jā. Beidzot, slavens cilvēks, mediju cilvēks ir pateicis skaļi šos vārdus Oksimorons. Tā kā mums jau tas ir vispār jau glaimos, palvas gaisā, kā saka. Mēs esam iedomīgas zvaigznes tagad. Mūs neklausās un mūs nezina pat UFO. Jā, pat UFO mūs nezina. Iedomājieties, kas par līmeni ir. Jā, pats UFO mūs nezina. Sapratu, es pagājušā reizē epizodē par Sintiju Jenertu nedaudz izmuldējos. Man pa nedēļu atausa Mandēlas stāsts, ne bet atmiņa, ka Vastana Viles... Kā jau latviski atjaunojās atmiņa, ka patiesībā viņa nevis vice Rīga bija vicemis, bet viņa bija Miss Grācija. Es domāju, tas ir diezgan svarīgs precizējums, aktuāls un papildinošs iepriekšējā stāstījuma, ka viņa nebija vice, bet viņa bija Grācija. Un vēl, ka šis konkurss bija vispār pirmais Latvijā. Man liekas, vēl Padomju Savienība pastāvēja, kad jau notika šis konkurss, un tas bija ļoti liels notikums. Toreiz, es domāju, reitings šām dāmām un dalībniecēm tā raidījuma un tā konkursa bija gana liels. Tad es vienkārši pacēlu bišķi kā savu latiņu, savu statusu tajā, ka es braucu Sintijas, tā bija pirmā vieta, Kristīnas Līpiņas, Grācijas, Moskvičā. Es bišķi piepacēlu savu priekā statusu. Un stāsta vērtību palielināja, principā. Es vienā filmā, fragmentēs filmas neskatos, Facebookā fragmentāri visādas dažādas filmas, nopietni neskatos, neinteresē. Arvien vairāk
neinteresē. Arvien stulbāk un farsīgi farsa vairāk filmās ir, nekā man intelekts to spēja apstrādāt. Nu, lūk, vienā filmā bija diezgan interesants moments, kad par Moskviču, ka ir cilvēki, kas vēl nav izkāpuši no Moskviča, un ir cilvēki, kas vēl nav iekāpuši Moskvičā. Ka tas ir milzīgā statusā. Nē, ka tas ir tik bagāts, ka tu jau... Tajā laikā, jā? Nu, bišķi vēlāk tie deistie, kad sākas ponta laiki, 600 mērši un šitie. Ka tu to tagad uz mūsdienām pārnes. Nē, skaidrs. Ka tas augstais tonis un līmenis, ka tas ir sasniedzis visu, ka tu iekāp Moskvičā, tāpēc, ka tu tā vari, ka tu tā gribi. Jā, pirmais līmenis, ka tu nevari izkāpt, tāpēc, ka tu nevari, bet otrais, ka tu vari un gribi. Nu, lūk. Nu, pirmais ir, ka otrais ir, ka tu nevari izkāpt un iekāpt jau Žigulī, bet, bet Moskvičā jau tu esi. Jā, nu, man liekas, pat Zaporožets ne visiem bija, ne visi viņi varētu ļauties. Nu, es padomju laikus sīks staigāju uz vasarnīcu, labs gabals no pieturas bija pilni grozi ar sīpoliem, tomātiem, redīsiem un burkāniem. Un tad jau sapņo par mašīnu. Omnibus. Un tev pabrauc garām rūpnīcas Rebirs kolēģi vecāku manu, un Moskvu tajā Zaporožicā pabrauc. Saka, grāmatvede nopirka Zaporožicu. Es domāju, kāds Zaporožics mums būtu. Jā, toreiz mašīna bija autobusi pārpildīti, cilvēku pilns, jo atļauties kā tagad, jebkādu mašīnu var nopirkt. Principā, jebkādu var nopirkt. Ja ļoti grib pa dažiem simtiem, ap 1000 var nopirkt braucamu mašīnu. Līdz vasarnīcai noteikti aizbraukt un atpakaļ. Nē, beidz. Man brālēns pērk pa 3, pa 500, pa 3 tehnisko. Viņš jau, man liekas, tā principiāli nopērk gadu nobraukā, ja vēl izdodas izdīt tehnisko, vēl gadu braukā. Es tā darīju vienu laiku. Viņš, kā saka, jādod metālā. Jā, es tā darīju. Bet es tur apskatos, viņas nekā sietas sapūšas. Gana braucamas. Var atļauties. Jā, un es pat šokā reizēm, ka cik labi viņas vizuāli izskatās, liekas, nopietni, ārprāts. Man tā bija reiz pusgadā pirku. Man visādi Nissani, Mazdas, kas vēl vairākas Mazdas bija. Audziki, Opeļi man bija. Es braucu vienu brīdi šitā te mainīja. Apsēdos Mondeo, man pagaidām pietiek. Neprasās mainīt. Jā, bet es tā darīju. Un labi braucamas mašīnas bija. Pat minivens vienu laiku man bija. Īsu laiku. Tas tā, par to, ka mašīnu var nopirkt, ja grib. Toreiz tā bija nerealitāte. Plus vēl, ja tu nopērci mašīnu, rezerves daļas, tas ir vēl viens stāsts, vēl viena paralēlā quests. Padomju cilvēkiem to mašīnu uzturēt. Tas bija kā bija. Quests. Tur bija vesels quests. Man patika tas joks par to, kāpēc Žiguļa īpašnieks zina, kā sataisīt Žigulī, bet rūpnīcā nezina, kā sataisīt Žigulī. Jā. Ja viņš viņu saņem un uzreiz viņu sāk taisīt. Uzreiz pirms braukšanas viņu sāk taisīt. Tu zini, Krievijā nekas nav īsti mainījies. Ļoti līdzīgi, ka rāda to paziku un viss, ko vēl tur spēja ražot Krievija. Uzreiz no rūpnīcas iznākusi pie tām pa dārgu naudu. Tur tik trūkumu tai mašīnai, gan kā sametinājuma vietas, gan jau rūsalienārā, ap šifka apdarē un šitais. Apdarē, jā, viss nāk nost un, viss šausmīgi. Tajā laikā viņas, man liekas, kvalitatīvāk ražoja. Tagad viņi ir kaut kā, es nezinu, tehnoloģija nav mainījusies, viņi paliks tikai slikti. Izpildījums ir maksimāli sliktāks palicis. Jā, bet pirms kam darīt, ja tik slikti dara? Kaut kā nesaprot. Tas ir sāncensības. Man liekas, tas ir tāds kaut kāds, viņi ir atkal nonākuši PSRS kaut kāds beigu atkal posmā, ka pirms sabrukšanas, man liekas, viss gāja. Jā, vairs neviens neko negrib, visiem viss ir apnicis, visi grib ejieties ratā. Visiem ir... Vieniem viss ir labi tāpat, otriem viss ir tāpat, viss ir slikti. Un lai paliek tā, nevis lai paliek. Jā, un nav izējas, nav exit. Jā, kaut kāda tā, man liekas, ir apātija dzīves iestājusies. Nezinu, jā. Es domāju, lai vai kā būtu, tur šī tauta jūt to visu, lai vai ko viņi tur paši kā bļaut un liektu. Es domāju, tāpat kaut kur zemapziņā viņi saprot visu savu to rīcības nepareizību un
Nē, es ar pilnu sapratni pret viņiem, bet lai pār žogu nelien. Būt vienīgais. Vispārējais ir ļoti forši. Paskaidro man, lūdzu. Nu, tauta, kurā... Jā. Lai citām tautām. Jā, sapratu, lai nelien. Jā, tādā ziņā, jā. Trīs no Pārdaugavas savulaik laba dziesmiņa bija dziedāja, ka viņiem dārzā viss plaukst un zeļ. Nu, mums, pirms okupēja Latviju. Un lācis nāk par žogu. Kaut kāda bija tāda satīriska dziesmiņa ar šādu zemtekstu, ka visu laiku kāds grib pār žogu pārkāpt un izbraukāt man tomātus, redīsus un burkānus. Un starp citu, šajā alumīnija cūkas kontekstā es pat to skandāliski galvu nesapratu, kurš ir stulbāks, tas, kurš ceļ to pretenziju vai kas reaģē uz to pretenziju. Bet valsts iestāde nedrīkst nereaģēt, man liekas, uz pretenziju izteiktu. Kas dzies šo dziesmu? Spārni. Kādu? Kā rietumvēji. Nē, spārni un vējš. Nē, spārni un vējš, putnu balli. Putnu balli, jā, Blūmeistars. Viņš ļoti labi atšifrē. Jā, viņš pirmkārt viņam dikcija baigi uzlabojusies. Viņš ļoti labi runā, ļoti prātīgi un ļoti pa plauktiņiem izlika šo dziesmu par pieaudzis. Jā, viņš izlika rasklātu dziesmiņu par omnibusu. Un tur ir Fredis ir vārda autors, cik es saprotu. Jā. Fredim ir augstākā izglītība, un viņš tāds filozofisks vīrietis izrādās. Un Blūmeistars, es nemācēšu atkārtot, kā viņš to stāsties, nestudēju, es izklausīju, noklausīju un aizmirsu. Un tagad atcerējos. Tur bija pretenzija, Fredoviča pretenzija par Eiropas un vispār Latvijas vietu Eiropas Savienībā, par to, kā mūs te visi tie buržuji un Eiropas spicē piemānīja, apmānīja. Tirgus ekonomika netaisnīgā, konkurence, nekonkurence, ka omnibus tā ir Eiropas Savienība, direktīvas, nodokļu sistēma, iebrauc manā dārzā klus, izbraukā man tomātus un redīsus. Cilvēki, kas strādā, viņus tā kā padara par pakalpiņiem. Tur bija dziļa un gara doma. Kārlis ļoti labi to izlika pa plauktiem. Gan jau atradīsiet, gan jau kādreiz saskriesieties ar šo viņa iztirzājumu. Kur meklēt, saki? Grūti pateikt. Varbūt YouTube arī varētu būt. Bet diezgan gara, minūtes 8, tāda pagara. Viņš ļoti labi šo tekstu visu iztirzāja. Tā jau tas nebija TikToks. Man liekas, pat Facebooks tas bija. Es nezinu, vai Facebookā var sasērčot to, ko tu vēlies. Nezinu. Jā, vienkārši atrast pašu Kārli un tad viņa tajā mājaslapā noteikti ir. Jā, varētu būt. Jā, viņš kamerā to visu mierīgā garā izstāstīja. Ļoti man patika, ļoti labi. Kaut gan es nevisam piekrītu Fredoviča teiktajām, jo ir daudz lietas, kuras atkarīgas arī no mums bija pašiem. Nu, nav jau tā gluži, ka mūs iekaroja vai ielauzās Eiropa un tā kā paverdzināja. Tā arī gluži nav. Te vietējo balliņu ar pietiekas zem svešiem, ne, bet zem aizsegiem dara savas brīnum lietas savā egoistiskajā labā, saviem egoistiskiem nolūkiem. Lūk. Uz Eiropu ļoti bieži atsaucas, lai piesekt savus neķītros darbiņus. Lūk. Jā, tā, ka tā. Par alumīnu cūku arī, ko nozīmē valsts iestādēm ir jārēģē. Es tikko pirms Oksimorona, kā mēs iegājām ar tevi dzīvē ēterā, man bija saruna ar zēnu, viņa medicīnas firma, kā bulgāri skan, medicīnas firma, bet nodarbojas ar medicīnas biznesu. Ja? Zobārstniecībā brauc speciālisti, dakteri, kardiologi un iekšu skatītāji, visi, kas māk ārstēt cilvēkus. Lūk, un arī gadās tik jocīgi, reāli neadekvāti, plānprātīgi, šizofrēniski cilvēki. Un jārēģē uz viņu sūdzībām. Es saku, bet ja ir fārs, kad pretenzija ir stulba, kāpēc uz to ir jārēģē? Bija gadījums, ka vairāki mēneši ņēmās ar vienu sūdzību, pretenziju, lai atgriež naudu, kas tā par kvalitāti, kas par ko. Un izrādījās, ka šim pacientam, klientam nebija taisnība. Bet tur bija iesaistīti entie speciālisti, lai viņu pārliecinātu, ka viņā rīkojās, bet tas loģiskais iznākums. Tur gāja runa par protēzēm. Viņa uztaisīja protēzes, ļoti dārgas, viņas ieštimē. Tie, kas varbūt zina, ka smaganas un viss, viņiem ir tāda nevājība, bet tendence mainīties, kustēties. Smaganas sašaurinās, ja zobu nav, vai attiecīgi tur vajag pieaudzēt kaut ko klāt, kaulu, kaut ko masas trūkst vai kā.
ka tas ir diezgan zinātnisks, dabisks process. Un viņai uztaisīja protēzes, visu saštīmēja, viss kārtībā, viņa apmierināti aizgāja prom no iestādes, apmierinās pacients aizgāja mājās. Tad viņa tās protēzes noliek uz plauktiņa un uz pusgadu aizbrauc uz ārzemēm. Es nezinu, kāpēc, kā tas bija, bet viņas tās protēzes nelietoja pusgadu un atbrauca, un viņai mutē izmaiņas. Tas viss tur kūsā un plūst un mainās mutes dobumā, žokļos. Un viņai tā protēze vairāk neder. Vai spiež, vai nelien virsū, vai kas, vai kā. Tās ir diezgan, saprot, dārgas naudas, tie 1000. Un viņi ar milzīgu pretenziju nāk virsū šiem jaukajiem cilvēkiem, kas sniedz pakalpojumu, ka viņa ir tā kā piešmaukta, piemānīta. Bet viņai skaidro, ka, ja tu nesā, tad mutes visi orgāni, viņi pakļaujās šim priekšmetam tavā mutē. Ja tu viņu nenesā, viņi attiecīgi dzīvo savu dzīvi un notiek izmaiņas. Un viņai to ļoti ilgi un gari skaidroja, saprot? Un aizgāja entiem mēneši, tāpēc valsts iestādē nevajag reaģēt uz katru plānprātīgu cilvēku. Labi, teiksim, tas vēl tā cilvēka nezināšana, neizpratne un nedaudz žēl naudiņas, ko viņi iztērē. Bet viena te vēl gudrāka, viņai uz ādas nieze parādās, vai kā, sipi, kā latviski ir uzbērums. Izsitumi. Jā. Viņa saka, es nesmējies, un tas nav izdomāts stāsts. Viņa saka, es ēdu suņu barību, un man neskāpēc nopietni, Aldi, nopietni. Es ēdu suņu barību, man niez āda, un tad viņai iedeva smēri, izrakstīja, viņa sāka to lietot un nepārgāja, un viņai vai sliktāk palika, vai kā. Un viņa arī sacēla lielu, milzīgu skandālu, kāpēc jūs nevarat, kāpēc jūs mani te mānat un tā tālāk. Nu, kā uz tādu cilvēku reaģēt? Nu, protams, ka viņam vieta ir Tvaika ielā, ka tas nav sabiedrības loceklis. Viņš nevar iet un saukt ātro palīdzību, rakstīt valsts iestādi, noslogot vārdu sakot valsts institūcijas. Nu, nevar tādi cilvēki. Vai viņus jāierobežo, vai jāignorē, vai ja bīstami jānorobežo, jauc galvu resursu smeļ ārā. Jā, bet saproti, kas ir, piemēram, tu viņu atšūsi, piemēram, nekā nenorēģēs. Viņš tā kā iemetīs to visu un atradīs vēl savus dombiedrus, un dombiedru, diemžēl, viņam ir. Būs bariņš atradīsies, un tas viss, tas kipišs būs. Tā atbildē visi nomierinājās. Bet viņi jau neliekas mierā, tur entās komisijas, tur pie tam brauc inspekcijas uz to medicīnas iestādi, viņiem arī galvu čakarē. Saprot? Tik cipa. Tur tā lieta, tur viņi arī. Es cipa pateicu. Viņiem ir, jā. Vismaz reti un ar apziņu pilnu. Un vismaz vietā. Man liekas, cipa vienmēr ir vietā, ne? Jā. Tikai neestētiski. Jā, piekrīt. Jā, par to, ka valsts iestādēm jārēģē, es domāju, ka kaut kā tas būtu jāsakārto jautājums, jāskatās, uz ko jārēģē. Ja reiz, ka neadekvāti, nāk inspekcijas pēc tam un čakarē, un ja neatrod kaut kādu citu vainu sanitārijas problēmas, atrod kaut kādus putekļus galda apakšējā daļā. Es nezinu, jebko var atrast. Pieauguši cilvēki saprot, ka piekasīties par jebkā var, ja ļoti grib. Un tādas sūdzības, tas ir tā kā riebīgums, ne atriebība, bet cilvēka riebīgums, kašķēšanās. Viņi pati kašķi dabū no suņu barības un kašķējās pēc tam. Pretīgi cilvēki. Tāpēc par to alumīniju cūku es īsti nesapratu domu. Es nesapratu, bet es sapratu, ka pirmkārt pagāja ļoti daudzi gadi, nenormāli daudz gadu, kopš šī dziesma skan radio un visur, gan ballēs, man liekas, tu arī šo dziesmu izpildīji. Jā, es izpildu, protams. Jā, un kāpēc pēkšņi tas ir aktuāli? Kāpēc? Un kur ir aktualitāte? Patērētājs ir cilvēks, aizliegs dziesma, kas, par ko iet runa? Jā, kamēr stāstīju Facebookā, atradu. Kārlis ir Facebookā izstāstījis, un arī par alumīniju cūku viņš kaut ko tur ir izteicies. Varat iet, sameklēt un paskatīties. Tas varētu būt aktuāls kādā oksimorona ietveros, parunāties par to un viss, bet, kad ceļ sabiedrībā haju, tas ir ļoti nožēlojami, ļoti pāķīgi. Man vispār bieži vien Latvijas sabiedrība un gan Malienēs, gan centrā liekas ļoti provinciāli un ļoti atpalikuši. Es nezinu, ar ko tas saistīts. Paskaties, kā šis aizgāja, kur tu man atsūtīji beigās. Tagad jau beidzot tur tie viļņi sāk norimties un mazināties. Par ko ir runa? Par to Music Raiča, par to dziesmu zirnekļu tīkliem, kur bija. Turpinās, man atkal ir stāsts. Ārprāts, stāsti.
Es šai lāsmai piesakoju. Nē, es gribēju par Latvijas kā tādu provinciālismu, ka tagad ir ikgadējs Aijas Rimšas atmiņas vakars. Atceres koncerti, 2 lielie 1000 apmeklēti koncerti izpirkti ir. Tas ir tāds provinciālisms. Es nesaprotu viņas kultu, es viņu pazinu. Viņa nomira no ļaunas slimības. Neko sliktu, bet tur tāda vienkāršība, tāds prastums, tāda bezgaumība. Tas nav kultūra kapitāls Latvijai. Tas ir kāda cilvēka dzīves stāsts. Tas nav lielas sabiedrības vai lielas sabiedrības daļas vērts notikums. Nu, nav. Cilvēki iet, kas sarkanie paklājiņi kaut kas. Es nesaprotu, kāpēc cilvēks to panesās. Labi rīkotāji, viņiem savas kaut kāda attieksme, sava mīlestība, savas kaut kas ir. Viņi tā grib. Bet kāpēc ir hais ap to, hypes? Kāpēc cilvēki uz to iet? Pie tam dārgas biļetes un slaveni mūziķi tur piedalās. Pat Olga Rajecka tur bija un kas tik nebija. Olzīte, jā, kur... Jā. Tas ir tik zaprasta, tik prasta. Tādas dziesmas var piekomponēt pa 100 dziesmām dienā. Tu paņem jebkādu tekstu randomā, to, ko tu redzi pa logu un dziedi dungo. Na, 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 na. Nu šausmas. Nu kāds kaut kur pie Ogres tuvāk vai Jēkabpils vai tāds parasts cilvēks, kas klausās Radio 2, viņš pazīst seju, nu netaču. Nu nē, nu nav viņa, nu nav tā prāta vētra, nav saknes, nav ierakstīts annālēs radošums tas. Nu nav. Tas ir tāds izcepts, izdomāts pasākums. Man ir kauns par to, ka kaut kas tāds notiek. Un Boņuka balva kaut kas līdzīgs arī provinciāls, arī nokopēts no Oskara balvas, arī paklājiņi, arī fanfāru mūzika, fanfaronstva saucamā. Pat pašu... Nezinu, man atkal kā tāds cits skatījums, kā vienmēr. Lai viņš ir Meža Sabojčiks. Kāpēc gan nē? Jā. Kāpēc gan nē? Tieši tā. Mēs esam brīvi cilvēki, jā, mēs ģērbamies kā gribam, ka tas ir publiski un tā visaptveroši, tas tomēr pārstāv arī mani, kā gadījums, kā pasākums, kā notikums. Es arī esmu tajā iesaistīts. Kādā ziņā? Ja jāskaidro, tad nav jāskaidro, kādā ziņā. Nu, kādā ziņā. Es arī esmu no Latgales, arī no Reizeknes. Jums tur Boņuka balva notiek? Nu, apmēram, jā. Nu, arī, jūs esat stulbi, laikam. Nē, tas ir stulbi. Jo, kad Galaktikā ieguva ļoti labas vietas tajā, vai ar koru kariem, nevienā acī viņu nenominēja, kad viņš nesa Reizeknes vai Latgales vārdu visā Latvijā. Nevienā acī viņu turpat nepieaicināja, pat nemēģināja sazināties. It kā tāda notikuma neeksistētu, kā Reizeknieši, Reizeknes koris visā Latvijā izskanēja ļoti garā sezonā, periodā Latvijas lielajā televīzijā, ieguva pirmo vietu, furors, urā, Reizekne, vispār klusums, Boņukā pasniedz balvas, kam tik nepasniedz. Tas nozīmē, ka tas ir institūts, ka tas nav nekas. Ja viņš neievēro savus varoņus, tad kam tad tu esi vajadzīgi? Ar kādu nolūku tu to dari? Kaut kāda naudas apzināšana, kārtējā zāģēšana? Kas tas tāds ir? Priekš kam jūs esat? Kas viņus finansē, starp citu? No kurienes viņi ņem? No kultūra kapitāla iespējams, ka pilsēta. Kaut kur gan jau salasa. Visur padruskai ar cepuri apsteigā un dabon to. Bet tas ir apkaunojuši, tas ir ļoti provinciāli, tas ir tīzli. Un, kad es satieku cilvēka bērna galvenās lomas atveidotāju Bonifācija tēlā veidotāju Andriju Rudzinski veikalā, es prasu, tevi aicina uz Boņuku. Un viņš pilnīgi, es redzu, kā viņš iekaist, kā viņam viņš tā piepūšās, ka es viņam vēl parādīšu. Pat viņu ignorē, pat viņš nav kā simbols, kā nosaukums šī pasākuma, viņš pat tur netiek aicināts. Varbūt pēdējos gadus kaut kas mainījies, bet tas bija pirms dažiem gadiem. Ja? Kas viņam jautāja par šo pasākumu kā tādu. Briesmas. Mēs esam zemi un negribam nekur celties augstāk. Tas ir neforši. Tur iet runa par tiem, kas sūdzās par katru sūdu. Visiem kaut kas pienākās, visi kaut ko pieprasa priekš sevis. Bet neprasīja, ko tu valstī vari neizdarīt. Prasi, ko valsts priekš tevis var izdarīt. Neizdarīt, jā. Tā ir. Diezgan mēs esam tādi mazattīstīti, socio-intelektuāli, politiski un visi vārdi, ko es nemāku atcerēties šobrīd. Mēs esam ļoti zemu attīstības līmenī. Ļoti. Mēs esam vienkārši. Mēs esam nekonkurētspējīgi pasaulē. Tā ir. Tas ir fakts. Ko jau mēs konkurējam? Piemēram, Aldi, ja tu gribi ielikt 5 centus, piemēram. Paskaties, Straume tā pati. Tur es dzirdēju versiju, ka... Dabūja starptautiski
starptautisku Kaķītis ir, balvu dabūja. Jā, 10 reizes šāva, 100 reizes šāva, vienreiz trāpīja. Nē, daudz ko ražo arī, taču Latvijā daudz ko ražo, ko Visi mēs kaut ko nezinām, kas ražo, tikai visi. eksportam. Ir kaut kādas lietas, kas ir pasaulē ļoti pieprasītas. Es nesaku, ka galīgi mēs esam tūtā, jā, bet tā cilvēku domāšana un tas kopējais. Jā, bet cik tā mums arī ir? Mums tas kopējā skaita, piemēram, milzīgai valstī, tā paša Amerikā ir miljardu, ne? Cik vispār ir Amerikā iedzīvotāji? 300 pār miljonu, 320 miljoni kaut kur apmēram. 20, jā, 320 miljoni. Tur no kā izvēlēties. Tas ir, mēs neskaitām Meksiku un Kanādu, ja? Tas ir. Jā, bet Amerikā, ja? Mēs esam tik, cik mēs esam, un tie paši suņu barību ēd. Ko tu gribi? Iedomājies, cik Amerikā ir tāda suņu barības ēdāja. Izvēle ir suņu barības ēdāja. Tur uz tiem miljoniem ir procenti. Tur pulciņos pulcējās suņu barības biedrība. Suņu barības tīkotāja biedrība. Kvadrabari. Jā, tā kā, nē, es domāju, ka mums viss ir kārtībā palielinām. Jā, mums viss ir kārtībā ar šiem pasākumiem. Protams, nav ko noliekt. Protams, ka ir daudz arī slimu cilvēku, gan garīgi, gan mentāli, gan fiziski, bet ne bez tā. Es pateikšu gudru lietu. Nospiedošā masa, manuprāt, ir kā... Es tev uz Ēriku pateikšu gudru lietu, ne uz 5 centiem, bet Ēriku. Jā. Kā sistēma nosaka nevis kļūda, bet reakcija uz to kļūdu. Nevajag valsts iestādēm taisīt kompetentas ekspertu grupas, lai reaģētu uz slimu cilvēku problēmām. Saproti? Šeit es piekrītu, jā, viņi varēja vienkārši atrakstīties. Slimu cilvēku problēmas ir klīnikā, slimnīcā aiz žoga, tur ir viņu problēmas. Sabiedrībā, normāli cilvēku sabiedrībā nevajag viņu problēmas risināt normāliem cilvēkiem. Tam dēļ ir speciālisti un vesela nozare. Bet es starp citu, cik es redzēju šo vispār to visu lietu, man kaut kā tas viss likās, ka tas viss ir noticis kaut kādu sen atpakaļ, kad ir Latvijā tikko iznāca, bet cik saprotu, tas skandāls ir nesen noticis, jā? Tagad dziesma jau skan 20, bet dziesma jau skan 20 gadus. Es nulli to arī saku. Kāpēc uz to jārēģē tagad pēc 20 gadiem? Jāsūta tālāk, jebkurš sūdzmanis ir. Kur tu biji visus šos gadus? Jā. Šeit man būtu grūti nepiekrist. Kur ir pretenzija? Tieši, ka vārds alumīnija cūka salikums. Kur es nesaprotu skandālu? Nē, pretenzija bija tur, kad 15-gadīga meitene 30-gadīgam vīrietim saka, var būt. Tā kā amorālā, tā kā aicinājums uz amorālām darbību. Es kaut kā tā sapratu. Ka ne par to, ka alumīnija cūka, bet runa par to, ka 15-gadīgā meitene 30-gadīgam vīrietim saka, var būt. Es tā sapratu to. Redzi, Fredis ir malacis. Viņš ļoti smalki apzīmēja meitenes aizsardzības reakciju uz pedofīla uzmākšanos. Ja viņa pateiktu nē, tas varētu viņu uzkurināt vairāk un vardarbīgām metodēm sākt to meiteni pakļaut savām vajadzībām seksuālajām. Kad meitene pasaka var būt, viņai ir iespēja atslābināt tā manieka refleksus, un viņai ir iespēja kaut kādā sekundē pazust no tās automašīnas ieslēgtās vai kaut kādas telpas, kur atrodas ar 30-gadīgu varmāku. Tāpēc es domāju, tur ir smalkā līnija Fredim. Viņš ir pagaldē. Kā mēs zinām, viņš ir katru bietu. Tu nesaki, jā, vai tu gribi pasērēt divatā, un nesaki, nē, ja pamostos, es pagaldē. Jā, viņam saka, var būt, viņš kamēr pieliek seju, kā saka. Piedzirdās. Jā, viņš piedzirdās. Un tad viņš ir pagaldā, un viņai ir iespēja aizlaisties. Tā kā es saku, Fredovičs smalki visu izstāstīja. Fredijs Krūgers. Fredijs Fredovičs Krūgers. Fredijs Krūgers Merkūrijs Fredovičs. Lūk, jā, un ko es saku? Ko es tikko saku par to meiteni? Par Music Raiču teica, sekoja tai meitenei, ka trolings nav beidzis. Man izskatījās, ka jau visas iespējams lapas puses raizes. Es biju Rīgā. Kas man patika tajā, ko tu man atsūtīji, viņas to video. Es piekrītu tam, kad man arī likās tas, ka baigi daudzi paķēra šo visu to heitu, to visu paķēra, lai paceltu savus reitingus, tā kā, paķēras aktuālu tēmu, un tad rāva vai nu vienu pusi ieņemt vai otru, un tad tā kā aktīvi tur kultivē to visu, un tādā veidā paši savu taisīja. Tā ir peļu aktualitāte, tur nekā nav aktuāli. Nē, TikTokā, cik saprotu, tā bija tāds vesela vētra. Es gan man kaut kā manās rekomendācijās tas viss nekrita iekšā, tāpēc es to vispār visu zināju. Tikai no tā, ko tu man izstāstīji. TikTokā pasēdēt un ar pirkstu šiverēt, tas nav liela piepūle. Tas
tas nav nekas. Tas sūds. Nav tas nekas. Atvērt vaļā, noklausīties to pusminūti pretenziju. Es biju Dominā un tieši atvērās man vaļā šī zēna atbilde Lāsmai. Ka tā autore nemaz varbūt nav tik slikta meitene, bet tā Lāsma, viņa ir tāda un šitāda, viņa mudina un kūdi un tā tālāk. Saprot, līdz tā zēna līmenim nevajag nolaisties. Pateic savu pretenziju, ka tu dziedi slikti un nevajag dziedāt manas dziesmas, tev nesanāk. Apmēram ar to arī viss varētu beigties. Viņš uzskata, ka sanāk, citi uzskata, ka nesanāk. Viss. Jā. Lūk, un tā Lāsma, es viņai piesekoju, noklausījos viņas garo arī spīčiņu par to, kā viņai raksta heita vēstules šajā sakarā tieši. Tu man atsūtīji to, es arī noklausījos. Labi, klausītāji, varbūt es viņiem neaizsūtītu. Es sūtu savu maigo tembrālo balsi. Es neesmu vienīgais, kam tu sūti, kam tu dalīs. Nē, es tagad sūtu mūsu 40, es sūtu 40 klausītājiem šobrīd. Dzīvajā ēterā. Labi, ok. Jā. Lūk, ka viņu heito, ka viņu to un šito, bet pati Lāsma dzīvo Emirātos. Viņa ir ieprecējusies Arābijas kultūrā un nesā lakatiņus un ievēro visu, ko viņiem ir jāievēro, un ir vienkārši sieviete Arābu valstībā. Lūk, viņa šobrīd atbraukusi uz Rīgu, cik es sapratu. Bet viņa runāja to, ko es tev aizsūtīju, spīčiņu, kā viņu heito, kā viņai uzbrūkot, mentāli, kā aizstāvot to zēnu, un kas tur vēl. Un tad es dzirdu, ka viņai ir nenormāli forša balss, ka viņai ir nenormāli forša tembrs, ka viņa nenormāli labi. Kā bija? Nenormāli. Kā tu saki to vārdu? Nenormāli. Jā, pareizi. Nenormāli. Bez parazītu vārdiem runā. Viņa ļoti raiti kā strautiņš burbulē. Viņa tik skaisti pasniedz savu sakāmo, ka es nesturēju un uzrakstīju viņai privāti TikTokā vēstuli. Uzrakstīju: Saule, tev ir jāieskaņo audio grāmatas, tev ir ļoti laba balss. Tev ir ļoti labas intonācijas, tu saproti kontekstu, tu saproti atmosfēru, vidi, tu varētu to darīt. Noteikti. Es iedomājos, kā izdarījos. Jā. Nekad agrāk nebiju piedzīvojusi tik atklātu naidu pret sevi, manu biznesu, maniem draugiem, ģimeni, kā tas ir bijis šai nedēļā. Noklausies lūdzu arī manu patiesību. Noklausies līdz galam, lūdzu. Apsaukāšanās, apmelošana, nomelnošana un draudi veselas nedēļas garumā. Tiku saukta par krāpnieci, eskorta meiteni, dzērāju, sektanti. Ļoti daudz rupju netīru vārdu, personīgu ziņu komentāru zem maniem video. Tika izveidoti un publicēti jauni TikTok kanāli, kur likti izgriezumi no manām tiešraidēm, pievienojot dažādu apmelojošu informāciju. Bet ar ko tad viss sākās? Raivis, TikTok dziedātājs Raivis, ielika savā kanālā Gitas Muižnieces dziesmu par zirnekļa tīkliem. Un dziesmas autorei šis izpildījums nepatika. TikTokā var vienu vēstuli aizsūtīt. Ja tu apstiprini, tad var turpināt sarunāt. Ja viņai nepatiktu, ko es rakstu, viņa neapstiprinātu. Un viņa man atsūtīja lielu paldies, kā es viņu novērtēju. Atsūtīja savu WhatsApp telefonu numuru, ja nu kas kontaktē. Jā, mēs esam kontaktā ar Lāsmiņu. Tā, kurā heitojās, nebet lamā. Kas aizstāvēja to autori? Jā, kurai kaut kāda mazspēja. Cik es saprotu, viņa pēc autoras lūguma to darīja. Arī, jā. Es redzēju to autoras video arī, vai tu man atsūtīji, vai kas, bet es pašas tās autoras video arī noskatījos. Un tur viņa arī to paskaidro. Viņa pati paskaidro, ka viņa tobrīd bija kur tur. Viņa laikam kaut kādas ir tās veselības problēmas tiešām. Un ka viņa ir palūgusi tai Lāsmiņai, vai viņa nevarētu tā kā uzrakstīt Raičam. Un Lāsmiņa esot tā, ka, jā, kāpēc nē? Es saprotu, ka viņas ir draudzenes ar to autoru. Lāsmiņa diezgan aktīva. Viņa ir Inese un Eldorado draudzene. Strīmu šodien vakar skatījos. Jā, un viņa ir tā kā palūgusi un viņa ir tā kā, jā, kāpēc nē, izpalīdzējis cilvēks visu, bet tā pati tā autore, jā, viņa tā kā tam Raičam, viņa saka, visu tā Lāsma izdarīja pareizi, paldies viņai, un viņa nesaprot, ka viņa tā neērt jūtas, ka tā kā Lāsmai tas heits nāk, iz tā visa
bet viņi ar tā kā, palūdza, ka, Raiča lūdzu tā kā izņem un visu, jo Raiča pasniedz, kā viņš tur tika heitots, cik sapratu, ne Lāsma, ne tā autore īsti neheitoja viņu un neko vienkārši pateica, tādu lietu, ja vari, bet, izņem, jo, īsti nepatīk. Un tad autori tur tā kā uzrakstīja, ka viņa cer, ka tas viss tagad tur beigsies, ka, šis ir mans viedoklis, ka tas ir mans lūgums bija, un ka tā Lāsma viņa ir vienkārši tā kā palīdzējusi viņai, un viss, tā kā. Jā, man liekas, Lāsma diezgan jauka un atsaucīga meitene. Viņa you welcome, viņa blagadarice, viņa tāda izpalīdzīga. Jo viņai dzīvē viss ir kārtībā, viņai ir savs parfimērijas veikaliņš Rīgā, Arābu Emirātos vai iepērk vai kā, bet no turienes viņa veido strīmus un veido izsolītas, diezgan dārgas tās smaržas, tur 10 eiro, ko es tur saprotu, bet, viņa nodarbojas ar šo, un viņai šis vispār nav vajadzīgs jaukties kaut kādās darīšanās. Viņa izpalīdzēja draudzenei. Es sapratu, jā. Piekrītu. Tā kā es gaidu no Lāsmas audio grāmatu. Mēs arī. Es domāju, pie šī mēs varētu arī šodien pateikt paldies par izturību. Paldies, ka ej kopā ar mums cauri šīm visām dzīves peripētijām. Lai tev jauka nedēļa. Šis no manis, Pēteri. Tu tik ātri iestājies uz pabeigšanu, ka es neesmu vēl noskaņojies neko pateikt. Ja tev ir stāsts droši, es jau kā vienmēr, es pabeidzu, un tad mums vēl 2 stāsti no tevis parasti. Tas ir labi, tas ir normāli. Nav man stāsts. Es gribētu novēlēt, klausieties, kā 2 mazizglītoti jaunieši jūs izglīto. Turpiniet klausīties. Par mazizglītotību tikai par sevi runā, man ir augstākā izglītībā. Nenosaka, ko tu darīji, bet kas tu esi. Tas gan, bet vismaz oficiāli es neesmu neizglītos cilvēks. Tā ir tā mūsu pēcpadomju problēma, ka papīra dēļ mēs mācāmies. Neoficiāls esmu Bauris, bet Nē, tu sauc sevi kā gribi, bet papīra pēc uzskatīt, ka tu esi izglītos, tas ir diezgan arī bauriski. Ir. Tāpēc, ir piekrīt. Tas ir padomju triks, ir iet mācīties, tāpēc, ka kur tu bez papīra, kur tu bez diploma. Jā. Kur tu bez diploma tiksi? Kas tu būsi bez diploma? Jā, bet šitādām nabadzīgām valodiņām mācīt Lāsmu runāt, es domāju, tas ir kringe. Mēs jau nevienu nemācām, mēs paši mācāmies. Jo. Un aicinām, es no sevis runāšu, novēlu jums mācīties un vēlreiz mācīties. Jūs zināt anekdotu par Ļeņinu, ja? Ka viņš sievai saka, ka es eju pie mīļākās saka, ka es eju pie sievas, bet pats uzkāpju bērniņos un mācos un vēlreiz mācos. Labs! Tā ka, dārgie klausītāji, tas ir cilvēks. Jā. Audziet un auguši jūs būsiet. Un nosvinēsim šo brīdi ar kādu brīnišķīgu dziesmu. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting until the end. Jā. Atā. Atā.